Pamatīgi. 14 un 18 minūtes, bet šobrīd Osakā, kas Japānā, pulkstenis rāda 20 un 18 minūtes, un mēs Osaku esam arī sazvanījuši, un Osakā telefonu klausos otrā galā mums ir Linda Galvāna. Labvakar, Linda! Labvakar! Labvakar! Kā ir japāniski labvakar? Konbanwa. Konbanwa. Pareizi, jā? Jā, Konbanwa, Linda. Konbanwa, Linda. Vai Linda, vai vienkārši, ka visi jūg. Jā, nu kā jūs svinat? Mēs ļoti labi svinam. Mums ir ugunskurs, mums ir vainadziņi, mums ir cienas. Mums ir ļoti labi. Jūs esat tur ne tikai latvieši, bet arī vēl Japāņi. Jūs esat pie goda konsultā, es sapratu, jā? Jā, mēs esam pie goda konsulta Ogo kunga un kundas mājās, un mēs esam 2 latvietis, un pārējie aptuveni 20 cilvēki ir Japāņi. Bet viņi paši arī svin tādus Jāņus, ja jūs viņiem iemācījāt, un tagad jūs kopā ar viņiem, tagad viņi arī zinās, kā to darīt. Viņi nesvin, mēs svinam latviešu Jāņus, jo viņiem nav tādu. Viņi tādas saugrieši tā neatzīmē Japānā, jā? Ja? Nē, neatzīmē. Labi, un ko tad jūs dariet? Ko jūs tad viņiem jau iemācījusi? Lekt pār ugunskurām, nu tur... Ņinzām visiem un samurajiem. Pāri ugunskurām mēs nelecam, bet mēs ēdam latviešu sienu un latviešu rupmaizi. Un tā kā šeit ir, protams, Japāna, tad mēs arī suši ēdam un visu, ko Togo kundze ir sagatavojis. Tā kā mums ir tādi latviešu Japāņu Jāņi. Līgo ar suši, vai ko tas ir labi izklausās? Jā. Un turpmāk arī Latvijā saimnieces galdā liks, nu tur pīrāgi, rosols, ja, kas vēl tur ir plātsmaize un suši. Īpaši, jā. Jūs teicāt, ka ir arī tautas tērpi jūsu Japāņu. Viņas ir jūsu studentes, jā, es saprotu. Es esmu pat doktorantūras studente, bet šeit ir vairāk cilvēki, kas interesējas ļoti par Latviju, un viņi ir arī iegādājušies latviešu tautas tērpus. Mēs esam 4. Mēs esam tautas tērpos. Šobrīd, jā? Un kā tas zobens izskatās pie tā tautas tērpa? Vajadzētu izskatīties labi. Tas zobens, viņš tā labi izskatās pie tā tautas tērpa. Redziet, zobens sievietes nenēsā, tā kā tur problēmām nevajadzētu būt. Linda, jums ir, mani teica, ka jums ir arī Japāņu studente Nori Tsuruta, ja, kura brauc uz Latviju un Alsums. Vai viņi tur arī klāt ir? Jā, Tsuruta arī šeit ir. Viņi runājot latviski un arī dziedot, vai viņi kaut ko mums var pateikt latviski ar Japānu? Tas būtu brīnišķīgi. Kā iznāk Nori, ja? Norie? Jā, vienu mirklīti. Jā. Sveiki! 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 Kā jums iet? Jā, man ļoti labi. Man ļoti patīk Japānu latviešu līgo. Jā. Aha, labi. Un jūs esat bijusi arī Latvijā Jāņos? Jā, arī, jā. Kurā vietā jūs bijat? Vakar gadu. Aha, bet jūs bijat Alsungā. Alsungā, jā. Jā, Alsungā, Jāņos. Kopā ar suitu sievām? Jā, kopā ar suitu sievām, un arī es dziedātu. To jā? Jūs arī jā. Ļoti labi. Es saprotu, ka jūs kaut ko mums arī variet tagad nodziedāt, vai... Jā. Tā Linda teica, ka būšot kaut kas, jā? Labi, klausamies, lūdzu. Jā, labi, aiziet. Jā. Nu, jūs variet tagad mums kaut ko nodziedāt, tā es sapratu, Linda, jā? Jā, mēs tad mums šeit ir... kopkoris tāds, ja? Jā. Japāņu latviešu. Latvijas biedrības kopkoris, sauksim tā. Jā, labi. Tad mēs liks telefonu tā, lai jūs dzirdat, un tad mēs visi kopā uzdziedām. Jā, lūdzu. Tad klausieties. Laba, Jāņa māte, līgo. Deva,
Kas gulēja Jāņu naktī līgo, gulēs visu ašariņu līgo, gulēs visu ašariņu līgo. Kas līgoja Jāņu naktī līgo, līgos visu vašariņu līgo, līgos visu vašariņu līgo. Tas mūsu priekšlikums. Cik super, paldies. Cik tur bija tie japāņi un cik latvieši starp jums jūs korītī? Tā kā, lūdzu? Cik bija latvieši un cik bija japāņi jūsu jauktajā korī? Latvieši 2 un japāņi aptuveni 15 aptuveni. Ai, jā, Haidī, cik Nu, tas jūs esat tomēr malacis. seriāli, ne? Jūs esat malacis, Linda, nu vienkārši. Un tad jūs svinēsiet tos un līgosiet līdz saulēktam, ja? Un Japānā jau... Saulēktam, es domāju, kā kurš. Daži līdz saulēktam, daži varbūt ātrāk beigs. Nu, bet Japānā to jau vajadzēja gan līdz saulēktam izturēt. Tur jau tā saule lec, vai ne? Un tā. Mēģināsim. Mēģiniet izturēt. Jāguļ visu vasaru. Nu, jā, cik jums vairs paliks tikai 6 stundas, vai cik, vai ne? Cik saule leks, nu, tā mēram būs pēc kādām stundām 5 droši vien, vai ne? Nē. Tagad jums ir... No 5 kaut kur varētu. 5, tad 9 stundas. Nu, tā kā izturēsiet, Linda, vai ne? Nu, tas jau nekās mums. Ja jūs gadījumā nevarat vairs izturēt, tad jūs zvaniet mums, un mēs iedosim jūsu telefonu kādiem latviešiem, kuri jums palīdzēs izturēt. Labi, paldies. Labi, paldies. Vai jūs gribat kaut ko novēlēt? Jā, varbūt novēlēt Radio SVH klausītājiem kaut ko, un arī visiem, kas mums šobrīd klausās šeit Latvijā. Labi, tātad, jūs klausāties Radio SVH. Šeit Linda Galvāne un Kansai Latvijas biedrība Japānā. Novēlam jums Jāņos pavadīt laiku tik jauki, lai apniņas par to priecētu jūs līdz pat nākamajiem Jāņiem. Paldies, Linda! Durīgi, paldies! Un lai jums labi nolīgojās, jā. Jā, paldies jums tāpat. Tā, Paldies, jā.